Mēs dodamies uz dziļajiem Austrālijas mangrovu mežiem, lai mēģinātu noķert un pagatavot vienu no visgrūtāk sastopamajiem radījumiem – milzīgo Austrālijas dubļu krābi. Un šis piedzīvojums sāks tieši tagad. Vai jūs redzējāt, cik liels tas bija? Puiši, mēs tikko esam nonākuši vienā no visforšākajām vietām vispār. Un jūs jau zināt, pēdējos pāris gadus es patiesībā esmu dzīvojis ārzemēs, pārsvarā Indonēzijā, bet mēs esam atpakaļ Austrālijā, draugi. Un man ir tik daudz aizraujošu lietu, ko jums pastāstīt. Bet vispirms mums ir jauns ģimenes offshore tējos loceklis. Nāc šurp, mazā meitene, nāc šurp, man jums viņu jāiepazīstina. Acīm redzot, mēs esam atpakaļ Austrālijā. Tāpēc mums ir mana jaunā mazā meitene. Viņas vārds ir Frota. Man liek, lai jūs tūlīt komentāros ierakstāt, cik Frota ir neticami mīlīga. Viņa būs īsta piedzīvojuma kucīte, draugi. Mums ir dažas ļoti aizraujošas lietas. Tostarp pavisam jauna automašīna, kas pašlaik tiek būvēta mums, lai mēs varētu ceļot pa Austrāliju. Bet šodien viņai patiesībā ir pirmais brauciens. Viņai tikai 8 nedēļas, tāpēc tagad mums viņa jāradina pie ārā dzīves, pie dabas un jāskatās, vai viņa varēs noķert kādu zīvi. Hei, Frota, ko tu domā? Šodien, puiši, mēs dosimies pēc dubļu, krabjiem, zivīm un visa kā cita. Mums būs traka diena, cerams vēlāk iekursim ugunskuru un, puiši, parādīsim jums, cik neticami ir Austrālija. Šis būs vienkārši episki. Aiziet, Frota! Es jau redzu dažus krabjus tur lejā. Nāciet, paskatieties uz to. Oho, paskatieties uz šiem. Tos mēs saucam par karēļu krabjiem. Kur tu esi? Nāc šurp. Viņi pagriežās. Viņi pagriežās, viņi pakakāja. Tā nedrīkst darīt. Labi, aiziet, ķeram krabjus. Nāciet, kas tas ir? Kas ir krabji? Kas tas ir? Kas tas ir? Ak, mans Dievs, viņi mēģina tos aizskart un nevar tos ēst. Frot? Nē, viņi mēģina apēst katru no tiem. Iemesls, kāpēc to sauc par karēļu krabjiem, ir tas, ka viņi pārvietojas šajās milzīgajās armijās. Viņu ir tiešām tik daudz. Sekosim šim, paskatīsimies. Viņi ātri vienkārši pazudīs smiltīs, gatavs, pieskarsimies viņam un paskaties uz šo. Viņi vienkārši rok, viņi ir prom, un Frosta grib to apēst. Sliktākajā gadījumā. Mēs iespējams vēlāk mēģināsim tos nedaudz pagaršot, bet puiši, es drīzāk apēstu Frostas asti nekā vienu no šīm radībām. Garantēta saindēšanās ar pārtiku. Pirmā diena atpakaļ Austrālijā. Šīs puika, tu jau esi slapšs un smilšains un viss pārējais, vai ne? Nekod man. Es jau tagad jūtu, kad ar šo mazo kucēnu man būs pilnas rokas. Paskaties, ko viņi tagad dara, Frot. Ko tu mēģini tur izrakt? Viņi burtiski ir kā mans dvīnis, viņi roka bedrītes, meklē krābjus, viņi jau pirmajā dienā dabūs saindēšanos ar pārtiku. Labi, jūs jau zinat, mums te ir mazā Frotī, viņi tiešām ir sajūsmā. Bet mums ir vēl viena īpaša persona, ko jūs esat pamanījuši dažos video. Un šīs ir mans labs draugs, Hukijs. Viņš patiesībā pievienosies mums, kad mēs ceļosim. Viņš ir izcils videogrāfs un operators, un viņš arī ir šeit, lai pārliecinātos, ka esmu drošībā savos piedzīvojumos, ja nu kas traks notiek. Tātad, Hukij, tu pārliecinies, ka es nenomirstu, brāli? Neko nesastāv. Tu man saprati. Jums jāzina, ka Frotam šobrīd viss ir pilnīgi jauns. Viņa nekad nav bijusi ūdenī. Tu esi sajūsmā, vai ne? Viņa nekad nav bijusi uz ūdens motocikla, tāpēc šodien ir viņas pirmais brauciens. Aiziet, esam uz ūdens. Kā tev ies? Viss kārtībā? Ak, tev tas patīk. Nāc. Ak, paldies. Es domāju, droši var teikt, ka viņai ļoti patīk ūdens. Tātad, puiši, mums Austrālijas austrumu krastā ir bijis tik daudz lietus. Tātad šodien mēs dosimies pēc milzu dubļu krabjiem. Tie ir viena no unikālākajiem dzīvniekiem vispār, un viņu gaļa ir tik neticami salda. Mēs brauksim apkārt ar ūdens motociklu, izliksim dažus no šiem slazdiem. Dubļu krabji vienkārši nāk tieši iekšā, un mēs šeit ieliksim ēsmas. Cerams, ka viņi tur iesprūdīs. Un tad es un Frots varēsim tikt pie skaista krabja. Mēs iemetīsim šos krabju slazdus, izmantosim šīs lielās, vecās, netīrās mailes. Tas smirdīgais Frots mēģina to apēst. Cerams, ka dubļu krabjus sāks ar to mieloties. Ko, Frot, ko tu tur dari? Es burtiski ieliku to sasodīto ēsmu krabju slazdā, un Frots lien iekšā. Mans kucēns šobrīd ir krabju slazdā. Nu nāc tāds mazs palaidnis, brāli. Šodien izmantosim viņu kā ēsmu. Mēs cenšamies noķert krabjus, nevis kucēnus. Izlien ārā. Un nāc, mēs iesim ķert dubļu krabjus. Viņi pat nezin, kas notiek. Nu nāc, Frotiņ. Burtiski sapņo par dubļu krabjiem. Tieši tagad. Mēs iesim viņu pamodināt. Nu nāc, dubļu krabji. Tavam pirmajam piedzīvojumam. Aiziet. Viņa vēl ir mazs kucēns, puiši, tāpēc mums jāpārliecinās, ka viņi izgulēsies. Viņa aizmieg man klēpī, kad esmu uz ūdens motocikla. Aiziet, mēs dodamies pie ūdens motocikla. Aiziet, laba meitene, labi. Man vajag, lai jūs tagad izdarat vienu lietu. Man vajag, lai jūs ejat uz komentāriem un ierakstāt laipni lūgta Frot
un laipni lūgts Hulk. Froti un Huks ir mazliet nervozi, jo viņiem pirmo reizi jāiepazīstās ar mūsu lielo ģimeni šeit Offshore Tales. Un, draugi, mums priekšā ir dažas no trakākajām lietām. Un, protams, Baby, mazā Frotija un Huks palīdzēs visu filmēt. Es tiešām esmu tik priecīgs, ka jūs esat šeit un esat daļa no ģimenes. Tas ir audzis tik ātri, esmu bijis ārzemēs un smagi strādājis. Bet ir pienācis laiks atgriezties mājās, Baby, un mēs esam atpakaļ Austrālijā. Frotija, viņa ir gatava un sagatavota. Mēs dosimies meklēt lielus dubļu krabjus. Es gatavs, sunīt? Aiziet, ejam, Baby! Labi, mēs esam dziļi mangrovēs, mums ir mūsu slazdi tepat, mēs tos iemetīsim iekšā. Tieši gar šo mangrovu malu es domāju, ka šeit būs labi dubļu krabi. Labi, es tikko iemetu mūsu pirmo slazdu. Tajā mazajā līcītī turpat, tas būs ideāli. Nākamais. Aiziet, Frot. Par šo mēs lūksimies. Mēs tikko piestājām pie krasta, lai Frotam iedot nedaudz ēdiena. Mēs viņai turpat iedavām dažus granulas. Tagad mēs izstaigāsim šos dubļu seklumus un skatīsimies, vai varam atrast kādus lielus dubļu krabjus. Atstāsim ūdens motociklu, ir pienācis laiks doties medībās. Hei, paskaties, cik traki tas ir! Wow, cilvēki! Burtiski šķiet, kad esam uz Marsa. Tāpēc, puiši, tas, ko mēs šeit meklējam, ir paisuma laikā. Visas dubļu krābi patiesībā iznāk uz šī krasta un pārsvarā sēž šajās bedrēs. Ēd citus mazus krābjus, gliemežus, principā visu, ko vien var atrast. Šobrīd paisums ir nedaudz atkāpies un ir pienācis laiks mums doties medībās un paskatīties, vai varam atrast vienu no garšīgākajiem dzīvniekiem dzīvnieku valstībā – vakariņām. Tu man izjoko, veci, paskaties uz šo tieši tur. Tas ir diezgan liela čaula, ko mēs tikko atradām, acīm redzot no veca krābja, kas šeit ir iestrēdzis paisuma laikā. Šie krābji patiesībā cīnās savā starpā, un viņi patiesībā, tā teikt, valda pār savām teritorijām. Un tas viņiem ļauj, es domāju, pāroties ar visām mātītēm un draugi. Kā viņi pārojās ir šādi. Tēviņi patiesībā pieķerās pie mātītes muguras, un mātītei nav nekādas izvēles. Tēviņš, dominējošais tēviņš, burtiski vienkārši pieķerās klāt, un viņam tā ir īsta svētku diena. Tātad cerams, ka tuvējā apkārtnē ir liels tēviņš, kas šo radījumu ir uzveicis. Tieši to mēs arī meklējam. Kaut kas ar tādu veidu gaļu būtu lieliska maltīte, kas burtiski nomāktu pašu frofiju. Hei, es zinu, mums jāsaņemās dusmās. Ejām viņus atrast, ejām. Tiešām, vienkārši gribu dabūt kādu jūras velti, ko vēlāk varēsim pagatavot. Mēs sev līdz ēdienu nepaņēmām, mums ir tikai pāris granulu Frotam. Frots patiesībā nekad iepriekš nav bijis savvaļā. Tātad šobrīd mēs viņai it kā mācam sekot man un pārliecināties, ka viņa paliek drošībā un neskrien prom pati. Mēs vienkārši pārliecinamies. Nāc, ak, viņa atkal kārtojas. Ejot cauri šīm mangrovu sistēmām, es meklēju dubļu krabju pazīmes. Jūs tās pamanīsiet, tās būs ieraktas dubļos. Un tas gandrīz izskatās, kā var iedomāties stikla pudeles augša. Un tas patiesībā, es domāju, ir viņu čaula, kas atstaro no dubļiem, draugi. Viņi pilnībā saplūst ar šiem dubļiem tieši šeit. Tātad mēs tikko pamanījām dubļu krabi tieši šeit. Es tikko pamanīju, kā tas ielīd šajā bedrē. Jūs varat redzēt, paskatieties tieši šeit, var redzēt tikai viņu čaulu. Paskatieties, cik labi viņi ir nomaskējušies. Kaut kas šeit ir, tieši šeit jūs varat redzēt. Ak, jūs varat redzēt, tā ir viņa čaula tieši tur. Ak, paskaties, jā! Hei, atkāpies, Frof, atkāpies, labi. Mēs labi apskatīsim šo meiteni. Viņa ir ļoti aktīva mātīte šī te. To var pateikt pēc tā, ka viņām šeit apakšā ir tāds liels veidojums, kur viņas nesā olas un tam līdzīgas lietas. Viņām ir arī daudz mazāks korpus un liels ķermenis, tāpēc šī tiešām ir ļoti liela mātīte. Mums ir šis lielais vecais krabs, ko mēs rādām Frofam. Pārliecinies, ka viņa netiek iekniepta. Ar šīm mātītēm jābūt uzmanīgiem. Es zinu, ka tu esi viena no viņām, bet jūs, meitenes, esat bīstams un ļoti aktīvs, bet mēs jūs mīlam. Labi, mēs šo laidīsim atpakaļ. Cerams, ka viņi varēs vēl daudzreiz vairoties, es domāju. Dubļu krabju mazuļi saka atā. Tur viņi aiziet. Labi, saki atā. Mēs turpināsim medīt. Aiziet. Nāc šurp. Nāc šurp. Tev patīk? Jā, tev viss kārtībā? Mēs tikko atradām caurumu tieši šeit. Domāju, tas varētu būt no dubļu krabja. Paskatīsimies mazliet tuvāk. Paskaties tur lejā. Hei, viņa mēģina dzert ūdeni no cauruma. Ej prom, Frog. Nē, tu to nedrīkst dzert, tas ir sāls ūdens. Mēs tev dabūsim svaigu ūdeni. Hei, nē, ej prom no tā. Labi. Es vienkārši ieliku visu roku tajā bedrē, to redzēt līdz pat šejienei. Un tur aizmugurē tikai dubļi. Kādu dienu tur būs briesmons, un viņi vienkārši dabūs pa galvu. Labi, nāc, dabūsim tev svaigu ūdeni. Es pārbaudzam visiem šiem nokritušajiem baļķiem un zariem un vispārējo, bet pagaidām neko daudz neredzu. Domāju, ka mums varētu nākties uzkāpt uz ūdens motociklu, varbūt nedaudz pamakšķerēt. Un tad vēlāk varēsim pārbaudīt lamatas. Mums vajag dabūt kaut kādus jūras produktus vēlākam laikam. Nav variantu, kad es un Frots paliksim izsalkuši. Un arī Konors. Es domāju, ka viņš nekad nav ēdis dubļu krabi, tāpēc, ja mēs varētu tādu dabūt, tas būtu traki. Ir tur kaut kas? Kaut kas?
Nē, tu vienkārši gribi pielāgot. Protams, kā jūs zinat, mēs pēdējos laikam pāris gadus esam bijuši Indonēzijā, un tur es arī esmu filmējis. Mēs esam pārcēlušies atpakaļ uz Austrāliju. Man, protams, ir Frofijs, mans pavisam jaunais kompanjons, un mēs tuvāko mēnešu laikā sāksim apceļos Austrāliju. Puiši jums nāksies pagaidīt un redzēt. Nākamo pāris nedēļu laikā man patiesībā tiks uzbūvēta mana sapņu automašīna. Es nevaru atklāt pārāk daudz, laikam, mājienu, bet jums vienkārši būs jāseko līdzi. Šīs smilšmušas man šobrīd pamatīgi moka. Es domāju, mums būs jālec uz ūdens motociklu, puiši, un jāskatās, ko vēl varam atrast. Mūs te šobrīd dzīvus noēd. Vai tu arī tiek cepināts, brāli? Brāli, man te pilnīgi noēd. Brālis tagad ir metamfetamīna atkarīgais, kas visur kasa savu ādu, bet visiem tagad jāiet uz komentāriem un vienkārši jāpaķircina hūkiju. Viņš patiesībā ģērbies baltā, un mēs ķeram dubļu krābjus. Brālis nesaprot, kā tas notiek. Paskaties uz šo. Mēs skrienam cauri dubļiem. Un paskaties uz Frosta seju tagad. Tas bija viņas visu laiku labākais dieniņai tikai 8 nedēļas, un viņi jau medīja dubļu krabjus kopā ar tēti. Lēcam apakaļ uz ūdens motociklu un paskatīsimies, vai varam noķert kādu zivi. Un tad mums vēlāk būs jāapskatās lammas. Nu, nāc labi. Mums tagad ir šī mazā kombinācija ar šo mazo laikam metāla mānekli. Vienkārši nedaudz pamēģināsim šeit iemest. Varbūt mēs varam noķert kādu mazu zivi, ko varētu uzcept uz uguns, varbūt kādu mazu zilo zivi, mazu trevali vai kaut ko tam līdzīgu. Skaties uz viņu tieši šeit. Liela dzeloņraja tieši šeit. Wow, tur viņš aizpeld. Mēs noteikti negribam uzkāpt uz tādu. Viņš mūs pamatīgi sadzeltu. Vienkārši šeit tālāk, Frots. Skaties. Cik liela šī dzeloņraja ir tieši šeit. Ak, mans Dievs, paskaties uz viņu. Es iešu paskatīties uz viņu. Ak, tu redzēji, cik liels tas bija? Tas burtiski bija lielākais, ko jebkad esmu redzējis savā dzīvē. Es pamanīju to dzeloņraju, jo visa tās mugura bija ārā no ūdens. Tā vienkārši pārvietojās pa seklumu. Tas bija traki, brāli. Ja es būtu uzkāpis uz tās lietas, tā man pilnīgi noteikti būtu smagi savainojusi. Te metu 500 metienus un Frota burtiski pati mēģina tikt uz ūdens motocikla. Brāli, ko viņa dara? Labi, nāc sagatavojies. Mums burtiski ir bijuši kādi 3000 metienu. Un mēs nevaram noķert nevienu zivi. Man šķiet, ka ūdens ir vienkārši ļoti duļķains. No visa lietus, kas mums te bijis, zivis neredz manu mānekli. Tas ir mans attaisnojums, kāpēc šobrīd neko nenoķer. Tāpēc mēs pabrauksim vēl mazliet tālāk. Varbūt iesim pārbaudīt murdu, bet mums vēl jāskatās, vai varam dabūt kādu ēdienu, ko vēlāk pagatavot. Nekādā gadījumā Frots nepaliks izsalts. Tas nenotiks pirmajā misijā. Mums kaut kas jānoķer. Frots guļ kā beigts. Mēs ceram atgriezties un pirkstus sakrustojuši atrast milzīgu dubļu krabju murdā. Paskaties uz ūdeni, cilvēki, tas burtiski ir dubļi. Paskaties uz to. Mums te ir pirmais murds. Pagaidi, es gandrīz varu izkāpt. Ak, viens ir ārpusē, viņš ir tieši tur ārpusē. Es viņu dabūju, es to dabūju. Es viņu dabūju. O jā, paskaties uz to. Viņš ir tēviņš. Mēs viņu paturēsim spainī un nomērīsim. Godīgi sakot, es tam neticu, puiši. Viņš bija murda ārpusē, un es viņu vienkārši paņēmu. Par laimi es nolēcu no ūdens motociklu un apskatījos. Mums būs jānomēra viņš. Jūs varat redzēt šo krāsu, ka tie ir jauki un rūsaini. Tas nozīmē, ka tie ir pilni un nav mīksti. Mums te ir viens dubļu krabis, puiši. Mēs nomērīsim viņu. Pārbaudīsim arī šo otro murdu. Ja šajā otrajā murdā nebūs nekā milzīga, mums iespējams viņš būs jāpatur. Paskatieties uz šo reljefu, puiši, tas ir neticami. Es atkal izkāpšu ārā, ja nu gadījumā ārpusē ir vēl kāds, ko varu noķert. Mums ir viens! Mums ir viens! Mums ir 2! Kas tas ir? Viņš gandrīz man dabūja, mazais neliec. Te mums ir vēl viens! Kas šis ir? Nu, kas mums ir? Mums ir tēviņš. Vēl viens tēviņš, mazs. Viņš nederēs, viņš ir ļoti mazs. Ej prom. Šeit Kvīnslendā, kur es pašlaik esmu, tiem jābūt 15 cm platiem. Platākajā ķermeņa vietā, kā redzat šeit. Šis ir labs, vismaz 17 cm. Tas ļaundars būs Frosta pirmais ēdiens, un arī mans. Tātad mēs tagad iekursim ugunskura un liksim šo dubļu krabi uz uguns. Mēs šo noķērām ar plikām rokām. Cik forši, cilvēki. Mums ir jauks, mazs dubļu krabis. Frots būs sajūsmā, cilvēki.
Iemet viņu šeit, Frods burtiski ir aizmidzis. Viņa pat nenojauš, kas notiks. Ko mēs darīsim? Mēs viņu pamodināsim, kad gatavosim dubļu krabi un pārliecināsimies, ka viņi arī varēs to nobaudīt. Pirmajā reizē, kad noceram un pagatavojam. Viņi būs sajūsmā. Labi, mēs ar Frodsu, mums ir šis skaistais dubļu krabis. Mēs dosimies krūmos, savāksim daudz malkas un iekursim ugunskura. Viņa patiesībā mēģina ēst to sasodīto dubļu krabi, Frods. Atstāj dubļu krabi mierā. Atstāj dubļu krabi mierā. Viss kārtībā, ka mēs iekursim ugunskura, cer, ka viņi neskries tieši liesmā. Iesim savākt daudz malkas, lai varam sākt gatavot. Ir tikai viens veids, kā uzzināt, vai viņi skries ugunī, un tas ir iekur to. Hei, nost no turienes! Es te uztaisīšu nelielu ugunskura vietu. Frods, tā nav tava koka nūja. Nē, hei, pārstāj būvēt ugunskura vietu. Tas būs grūtāk nekā es domāju. Viņi domā, ka šī nūja ir viņas. Mēs būvēsim tieši šeit. Šī būs laba vieta. Ej ārā no ugunskura vietas, draugs. Hei, viņi ir īsts draugs, brāl. Kā tu dabūji tik daudz enerģijas? Tu visu dienu pavadīji uz ūdens motociklu. Palīdz man rakt, skaties. Rak. Pirmo reizi ēd dubļu krabi. Aiziet. Kur tu dabūji smilts pa visu seju? Te paņem šo. Labu meiteni. Labi, mēs esam savākuši veselu kaudzi malkas tieši šeit. Frods burtiski ir mūsu ugunskura bedrē šobrīd, tāpēc mēs tūlīt iekursim uguni. Frods tiešām pārāk traki ārdās. Mēs esam savākuši veselu kaudzi malkas, mums te ir skaists dubļu krabis, mēs tūlīt iekursim uguni, mēs pārliecināsimies, ka Frods burtiski neaizdagās šobrīd. Pirmo reizi redz uguni tieši tagad. Nē, tu to nevarēsi, tas ir bīstami. Esi uzmanīgi. Viņi nezin, kas ir uguns, viņi tagad ir šeit, viņa nobijusies. Tā, ejam, ne šeit. Kā jūs redzat, pašlaik uguns ir ļoti vāja, tāpēc es tai pievadu skābekli. Pūšu no apakšas. Ak, es apsolu, es neraudu. Ak, manas acis! Ak, wow! Lūk, tā tas ir. Mēs cenšamies izveidot lielu ogļu bedri, lai viss vienmērīgi izceptos. Es domāju, skaists dubļu krabis. Jūs zināsiet, ka tas sāks cepties, jo tas kļūs spilgti oranžs, un tie spīles būs pilnas ar gaļu. Dubļu krabis burtiski ir viens no maniem mīļākajiem jūras produktiem uz zemes. Šis ir tik austrāliski, cik vien iespējams. Tur mums ir suns, viņa mazliet baidās, mums ir liela uguns, mums ir lieli dubļu krabi, kas tūlīt tiks cepti, un uguns jau liesmo. Frota burtiski ir krūmos, es zvēru, viņas diēta ir tikai zari un akmeņi. Frota. Viņai vispār nerūp, viņa vienkārši tur augšā ēd zarus, brāli. Labi, šie krabi te, puiši, viņiem ir šādas mazās kājiņas, un tās viņiem ļauj ierakties smiltīs. Viņiem ir šīs mazās lietiņas šeit. Tās ir peldkājas, tās divas mazās aizmūrējās lietas, un tās faktiski ir kā mazas dzinējierīces. Jūs varat redzēt, ka tās ir daudz vairāk, es domāju, izplestas un platākas nekā viņu kājas. Un tad, protams, lielā spīle, ko jūs varat redzēt tieši tur. Un tām patiesībā ir tādi kā zobiņi, kas ļauj viņiem sakost. Kad runa ir par laupījumu, tie burtiski ir kā citplanētieši. Viņu mute ir tik traka. Paskatieties uz to, turpat tas ir kā no svešais pret plēsēju. Šie dzīvnieki, puiši, patiesībā gandrīz nemaz nekustās. Viņi seko paisumam, tāpēc, kad paisums ieplūst, viņi parasti ieplūst tam līdzi, kad paisums atkāpjas, viņi parasti ielien bedrēs un tam līdzīgās vietās. Viņiem burtiski uz čaulas ārpuses aug sūnas. Jūs varat redzēt turpat. Un tas ir tāpēc, ka viņi gandrīz nemaz nekustās. Un man patiesībā šķiet, ka tas ir pats dīvainākais, ka dzīvnieks, kas dzīvo dubļos un mangrovēs, ir viens no gardākajiem dzīvniekiem uz zemes. Tiešām traks dzīvnieks. Mums te ir laba ogļu pamatne ar āķi, mēs to vienkārši uzliksim tieši tā, un tas lēnām gatavosies turpat uz ogļu pamatnes. Tas kļūs spilgti sarkans, jūs to tūlīt redzēsiet, paskatieties, tas jau maina krāsu. Tad jūs zinat, ka tas sāk gatavoties. Mēs šo esam turējuši uz uguns droši vien kāds 10 līdz 15 minūtes. Un es domāju, ka tas jau ir gandrīz gatavs. Labi, ejam tālāk. Tātad mums ir mūsu krabis tepat, fonā ir Frota, aiznesīsim to pie ūdens malas. Ejam. Oi! Tas būs ideāli. Cik labi, ka kāds aizgāja pēc Frotās. Viņa burtiski ir krūmos, skrien apkārt, ēd zariņus. Mums būs dubļu krabis. Vai tu neesi sajūsmā? Tu būsi sajūsmā, draugs. Skaties uz viņu, viņa jau mēģina visu apēst, vai ne? Nu nācis, tev tūlīt došu spīli. Gatavs? Tas ir mazliet karsts. Hei, nē, čaulu mēd, viņa ēd čaulu. Šī ir tā trubiņa, ko mēs gribam. Čaļi, lielā vecā ledene šeit iekšā. Mums ir mūsu lielās vecās ledenes tieši tur. Frota zaudē prātu, viņa mēģina ēst čaulu. Mēs to tūlīt atvērsim. Rekā mums iet, paskatieties, čaļi. Jā, šis krabis bija pilns cilvēki, tik ļoti pilns. Paskatieties uz to. Tas viss ir skaista gaļa. Mēs to atstāsim Frotai, tieši tur. Es paņemšu šo lielo spīli. Labi, mēs tūlīt atvērsim šo lietu. Šī ir galvenā spīle. Paskatieties uz to. Visa šī spīle ir tikai gaļa. Wow, paskatieties, tik. Mēs dosim viņai iespēju Frota, jo mums ir jauna komandas biedrene Frota. Mēs ļausim viņai pamēģināt pirmo.
Pirmo reizi viņa pati noķer un pagatavo dubļu krabi. Vai tas ir garšīgi? Tev patīk? Es domāju, droši var teikt, ka viņai ļoti patīk. Čau, nevar ēst. Labi, šis ir mans? Nē, šis ir mans. Paskaties uz to gaļu iekšā. Tas ir tik garšīgi. Dubļu krabis. Godīgi sakot, viena no saldākajām gaļām uz zemes. Šīs radījums ir burtiski pilns. Viņai ļoti patīk. Labi, atstāj man arī kādu gabaliņu, draugs. Tiekamies nākamajā trakajā piedzīvojumā. Es neticu, ka Frosts izdzīvoja šoreiz. Tiekamies nākamnedēļ. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt. Tiekamies, Frot!